Paldies, ka esat atnākuši, jo šī diena ļoti karsta, ļoti grūti pievērsties tādām lietām, bet mēģināsim to darīt tā viegli. Paldies par uzaicinājumu. Man šķiet, ka šī ir mūsu pirmā lekcija Latvijā, tāda visaptvarošā, līdz ar to mēs esam viegli aizkustināti. Jā, principā lielākās lekcijas laikam ir bijušas Tallinā, Cīrihē un Ņujorkā pēdējā. Mēs esam 3 partneri, kas izveidoja praksi, Dagnija, Kārlis Bērziņš un es, bet pa šiem gadiem, jau 4-5 gandrīz, mums pievienojusies diezgan liela komanda, jau diezgan kuplā skaitā, līdz ar to šī ir tikai tāda, varbūt ikoniskā bilde, bet aiz šīs bildes ir vēl daudz citu bilžu. Jā, mūsu izējas punkts patiesībā ir jaunie dzīvojamie ziemeļi. Tā mēs skatāmies uz Latviju, uz Baltiju, uz klimata pārmaiņām, skatoties uz pasauli kopumā, kas sāk, kur kaut kādas lielās konferences sāk skatīties vairāk uz ziemeļiem, kas notiks, kur mēs varam pārvākties uz mazliet vēsāku klimatu. Un, protams, kas mums ir piedāvājumā? Mums ir piedāvājumā Kanāda, kas ir ārkārtīgi liela un neapdzīvota, un mums piedāvājumā Krievija, kas ir arī pavisam citā jautājumā šobrīd. Un tad, kas atliek, ir īstenībā Skandināvija un Baltija, kur ir gan kultūra, gan pieejama daba, gan infrastruktūra. Šobrīd pat Zviedrija savos ziemeļos plāno būvēt jaunas pilsētiņas, līdz ar to mēs uzskatām, ka tas ir kaut kāds priekš mums interesants izējas punkts. Mēs sākām, kā tas viss sākās, 2016. gadā ar Baltijas paviljonu, patiesībā 2014. gadā, kur mēs ar dažādiem dombiedriem no Baltijas, no Lietuvas un Igaunijas radījām konceptu par kopīgu Baltijas valstu ekspozīciju Venēcijas bienālē, kas, protams, pārkāpja kādas robežas, jo normāli Venēcijā piedalās valstis un valstu reprezentācijas. Tīri vai no mūsu pašu intereses un arī mūsu dombiedriem, kuri tajā laikā mēs visi dzīvojām kaut kur citur, mācījāmies, strādājām ārzemēs, un laikam tas jau tāda dabiska lieta, ka gribējās izpētīt to savu reģionu. Un mēs sākām uz reģionu skatīties ar to fizisko telpu. Infrastruktūra, enerģijas tīklojumi, transporta tīklojumi, ģeoloģija, derīgie izrakteņi. Un pašas izpētes sākumā bija ceļojums ar Baltijas valstīm ar 2 lieliskiem britu fotogrāfiem, Jonathanu Lavkinu un Davidu Grandordžu, kuri fotogrāfijā ierakstīja to Baltijas industriālā mantojuma ainavu. Tā varētu arī to pat nosaukt. Līdz šim es nekad nebiju īstenībā to nosaukas kā industriālā mantojuma ainavu, bet kaut kā laikam tas tā varētu būt. Jo ainava nav tikai ainava. Kā zaļi pakalniņi. Tas ir, jā. Tā ir arī industrija, un tās ir resursu izraktnes un dažādi purvi un citas, mūsuprāt, ļoti skaistas un magnētiskas vietas. Mēs varam iziet cauri ātri. Tātad Lodes māla karjeras, Laugas purvs, Kotli Jārve, Degslānekļa lauki, Auvere, Kotli Jārve karjers, Spāts, Narva un Silmē Baltijas jūra. Un ar to mēs sākām savu Baltijas paviljona projektu, kurš lielākā ekspozīcija 2016. gadā, manuprāt, visā bienālē, tieši pie Arsenāla ieejas. Šādi jūs nekad to māju droši vien neiedomātos un neredzētu. To var redzēt tikai no Putna lidojuma, jo visos skatu punktos Venēcijā ir mazas ieliņas. Un te ir skats no kanāla, kur uz ēkas fasādes ir Lietuva, Viļņas, es neatceros, kura mikrorajona, Lazdināja, nē. Hruščovka, jā.
izstāde bija sporta zālē, kur mēs aizvedām ļoti daudz Baltijas artefaktus un iekārām tādu kā organizējošo elementu, hiperobjektu, kā mēs viņu saucam, vēl daudz nosaukumu, man liekas, ka mums viņam bijuši. Tāda kā Baltijas ainava tādā metaforiskā veidā, bet arī sajūtu ziņā pilnībā mainīja telpu. No vienas puses daudz objekti, kuri stāsta par to fiziskās telpas uzbūvu Baltijā, par to, kas mums ir kopīgs, kāpēc mums patiesībā interesēja kopīgi pētīt visu, jo mums ir tik ļoti līdzīga vēsture ar Lietuvu un Igauniju, ka tie jautājumi ir tādi paši un tās problēmas ir tādas pašas. Šeit ir skats no Baltijas paviljona. Varbūt, ko tas hiperobjekts izdarīja, viņš kaut kādā veidā mazliet bloķēja to skatu, ka nebija iespējams redzēt visu to ekspozīciju pilnībā, bet viņš vienmēr atvēra kaut kādus fragmentus, un tas, ko mēs aizvedām, tie 100 artefakti, bija tādi fragmenti no mūsu kopīgās cilvēku veidotās vides. Mums daudziem objektiem vajadzēja vai pilsētas atļauju, vai speciāla institūcija atļauju. Daži objekti bija tādi, kam bija jāaiziet radiācijas pārbaude, piemēram, Ignalinas atomelektrostacijas zīmējums ar visu to plant, kā sauc to? Kā viņš darbojas? Atomelektrostacijas schēmu. Schēmu, jā. Kas ir stāvējusi Ignalinā ļoti daudz gadus, lai mēs viņu tur aizvestu. Viņiem bija jāiet cauri radiācijas kontrolē. Un piemēram, šis makets, ko mēs izveidojām Inčukalna gāzes krātuvei, tajā laikā uzsverot šī objekta ģeopolitisko nozīmi, tas apgrieztā kafijas krūzīte vai kupols, kas ir izveidojies dolomīta plaisā, un kur tiek pumpēta iekšā gāze. 2016. gadā mēs teicām, ka tas ir svarīgi, un tagad mēs visi pieredzējām, kādas diskusijas notika kopš Ukrainas kara sākuma, kad gāze bija temats numur 1, un tas, cik iepumpē Inčukalnā, no kurienes nāk gāze, kā atrisināt visu loģistiku, lai nodrošinātu nepārtrauktu gāzes plūsmu. Esam tādi paraugi, ģeoloģijas paraugi, kopskats. Baltijas atlases. Mēs vispār kopumā ar visiem projektiem, ko mēs taisam, viņi nav tikai par gala produktu, viņi nav tikai par gatavu objektu, ēku vai izstādi. Mēs vienmēr cenšamies radīt paralēli tādu kā kultūras procesu, un Baltijas atlases bija viens no tiem. Nevis izstādes katalogs, bet papildus rakstu tā kā krājums par Baltijas tēmu no dažādiem autoriem, kas sakārtojās secībā what we can imagine in Baltics līdz what is possible there. Ko mēs varam kā mēs varam teikt labāk? Ko ir iespējams iztēloties Baltijā? Un tie raksta autori, man liekas, kopā 27, viņi bija gan zinātnieki, gan zinātniskās fantastikas rakstnieki. Un nekad tu nezināji no sākuma, tu lasi rakstu, viņi visi sakārtot tā, ka paraksts ir tikai beigās, un tikai tad tu atklāji, kas tas ir bijis par rakstu, vai tā ir zinātne vai fantastika. Un šīs idejas turpina dzīvot ļoti spēcīgi. Faktiski tas Baltijas paviljons bija tāds kā mūsu prakses vēl pirmsākums, jo tas atļāva izveidot tādu repozitoriju ar dažādām idejām, ar dažādiem pētījumiem un aizmetņiem, kurus mēs joprojām turpinam izmantot savā praksē un arī turpinam ievietot jaunos kulturālos un struktūrālos veidojumos, kā piemēram jauna arhitektūras skola Mākslas akadēmijā, un vēl zem tās viena no platformām Agency, kas organizē
salonu, nu jau ir notikuši kādi 4, ja nemaldos. Ja? 4 saloni, kur vienmēr ir 2 runātāji. Tas ir noticis pagaidām kultūras telpā Smilga, bet ceram, ka tas ar laiku arī pārvietosies jaunu arhitektūras skolu, un tās idejas turpina dzīvot. Klāšana. Es tieši to bildi šodien skatījos un domāju, vai kā gribētos vēlreiz to pieredzēt. Tā jau vienmēr, ka tajā brīdī neredz to, ko redz vēlāk. Tas bija diezgan fantastiski, kur man vislielākā vērtība bija no visa projekta tā, ka mēs kaut kā uzbūvējām to Baltijas arhitektu tīklojumu, un tas ir tas, kas mums palīdz operēt šobrīd. Projektos, ideju apmaiņās, akadēmiskajā vidē, vienkārši atbalstā, kur tev ir līdzgaitnieki, kuri domā līdzīgi vai pretēji, kas rada dažādas interesantas diskusijas. Tas tiešām tā ne tikai mūsu prakse, ne tikai kā arhitektūras tradicionālā veidā radīšana, bet arī arhitektūras kultūras dzīves veidošana un tās scēnas kaut kādā veidā stiprināšana un kultivēšana. Un piemēram, daudz no tiem, kas izstādījās Baltijas paviljonā, ir šobrīd laikmatīgajā Baltijas apritē. Tikko Laura Lincīga kļuva par žurnāla Māja galveno redaktori, un liels prieks, ka tā kā mēs visi bijām kopā tajā brīdī, jo tagad mēs joprojām uzturam to kontaktu, un tas dod tādu ļoti lielu spēku patiesībā just to reģionu mērogu. Un, ja mēs ejam tālāk, man liekas, tad atvadoties no Venēcijas un tā reģiona mērogu, mēs faktiski uzsākām savu praksi ar vienu no pirmajiem projektiem, kas bija valstiskā mērogā, valsts reprezentācijas mērogs. Tātad mēs no reģiona mēroga sākām domāt par Latvijas mērogu Expo pasaules izstādē. Un šis ir mazliet tāds, varbūt, tas nav gluži veiksmes tāds, bet tas ir veiksmes tāds mums, jo mēs, pateicoties šim projektam, varējām izveidot savu praksi, jo finansiāli tas mums to atļāva izdarīt vienkārši. Un paviljons Expo bija ārkārtīgi vienkārša doma. Pirmkārt, neveidot kondicionētu kasti, kurā iekšā ir plus 18 grādi Dubajas klimatā, bet sadarbībā ar klimata inženieriem veidot atvērtu paviljonu, kurā ir vieglās kondicionēšanas principi. Un tēma ir, savienojot prātus, veidot elpojamāku nākotni. Principā, tas vairāk tā pieeja, mēs tiešām pētījām, kas ir inovācija Latvijā, un mēs uzskatījām, ka mums jābrauc ar kaut ko tādu, kas reāli eksistē. Nevis izdomāt, ka mēs esam kreatīvi, vai mēs esam konektēti, vai vēl neskādi, bet vienkārši apskatīties, ko mēs tiešām darām. Un interesanti vai ne, mēs atradām ļoti daudz inovācijas elpojamākas vides veidošanas kontekstā, gan iekštelpās, gan kopējā kaut kādā pieejā, visādas krāsas, inovācijas, sensori, tā kā ļoti, ļoti daudz, kas... Atklājās, ka tuvajos austrumos ir patiesībā viena no sliktākajām gaisa kvalitātēm pasaulē, un viņi īpaši vērību pievērš tieši iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanai, kur patiesībā Latvijā ir ļoti daudz inovatīvu uzņēmumu, kas ražo dažādas tehnoloģijas, krāsas, dažādas materiālus, tieši iekštelpu klimatu uzlabošanai, dažādas materiālus, kas ir vidēji dabiski un ekoloģiski un neizstaro visādas toksiskas vielas gadu gaitā. Un tā varbūt konceptuāli tā bija tāda kā turpinājums Superstudio 69. gada projektam par nepārtraukto pieminekli,
kur tas bija viņa komentārs par to, ka nākotnē cilvēki varētu vienkārši dzīvot tādā bezgalīgā plaknē, un viņiem pat varētu nevajadzēt neko citu, viņiem nevajadzētu drēbes, viņi varētu vienkārši kaili pastaigāties par šo nebeidzamo tīklu, un viss viņiem būtu pieejams šajā tīklā. Viņi varētu tur pievienot visas savas sadzīves iekārtas un dabūt enerģiju, siltumu, pārtiku, visu pārējo. Bet kas mums ir nācis šajā periodā klāt no 69. gada ir tā virtuālā vide, kuru mēs mēģinājām parādīt, kas eksistē starp šo plakni, šīs plaknes izliekumā. Un, jā, varbūt neiesim pārāk dziļi detaļās. Dzird mani? Jā, dzird. Bet tātad kopā ar Transsolāru bija doma par tiem principiem, kas ir atvēsināta grīda, viegla gaisa plūsma un nedaudz izsmidzināts smalks mitrums. Latvijas Finieris, viens no galvenajiem sadarbības partneriem, būtu atbildīgs par paviljona ārējo čaulu, kas diezgan labi iet kopā ar Dubajas smiltīm. Mēs uzbūvējām prototipus. Jā, tūt apstīsimies. Visādas vējas lodzes tika rēķinātas, un Austrijas inženieri šeit pieslēdzās Werkraum. Rezultātā tika izveidots arī tāds vairogs tieši vēja aizsardzībai, jo pastāvēja risks, ka var uznākt smilšu vētra tieši no tās puses. Un šeit ir tas prototips, par ko Dagnija runāja, 1:1 fragments no paviljona, ko mēs sadarbībā ar Latvijas Finieru izveidojām, un dažādas inovācijas tieši no Latvijas tehnoloģijām, vasaru kābelu, kapilāru tīkls, kas ir iestrādāts Finiera grīdā, un pārklāts ar nerūsējošā tērauda loksnēm, kurām savukārt ir iespējams izmainīt tās emisīvās īpašības, pievienojot silikonu pretslīdes pārklājumu. Tātad pati metāla čaula atstaro siltumu, bet ja viņi pārklāja ar šo te silikonu, tad viņi ļoti labi vada siltumu, arī zemu siltumu, kas ir, ko mēs saprotam kā augstumu. Jo tāda lieta kā augstums nav, ir tikai zemes siltums. Un tā būtu tā grīdas īpašība. Mums pašiem arī pagāja kāds laiks, kamēr mēs sapratām, kā tieši saprast zemu siltumu. Jā. Tā visa ideja ir par to, ka mums nevajag vienmēr 18 grādus vasarā. Nākotnē, domājot par klimatu, mūsu ķermenis var arī pielāgoties un varbūt var justies 24 un 26 grādos. Kaut vai tas nav pēc normām it kā atļauts iekštelpu klimatam normālam, bet patiesībā karstā vasaras dienā tas vēl ir tāds kaut kas pieņemams, ja mēs domājam par kaut kādu lielāku mērogu un taupīt enerģiju un taupīt resursus. Lūk, tātad 2019. gada decembrī projekts bija saskaņots, pabeigts, saskaņots Dubajas institūcijās, saskaņots ar Expo. Expo viņi ļoti gribēja, bija iekļāvuši viņu legacy projektu sastāvā, kur tikai 5 projekti. Un tad Latvijas politisko intrigu rezultātā ekonomikas ministrija izdomāja, ka mums bija tāds ministrs no partijas KPVLV, man liekas, ka viņi vairs neeksistē. Viņš izdomāja, ka daudz saimnieciskāk ir no 4 miljoniem 3 miljonus aizvirzīt citiem mērķiem. Līdz ar to tika parakstīts līgums, ka Latvija paviljonu nebūvēs, bet izīrēs vienkārši eksistējošas ekspozīcijas telpas. Un līdz ar to projekts ir joprojām pārdošanā. Viņu var iegādāties un realizēt. Mēs katrā lekcijā šo rādam, jo ceram, ka kādā brīdī, kādā valstī uzradīsies kāds, kas vēlētos viņu nopirkt un uzbūvēt, un mēs ticam, ka vēl viņš varētu kaut kur būt uzbūvēts. Jā. Un patiesībā projekta tāds nosaukums vai tāds darba nosaukums bija Ether,
Un no tā mēs arī paņēmām savu biroja nosaukumu. Tajā brīdī mums likās mazliet varbūt dīvaini. Mums vienkārši vajadzēja ātru risinājumu. Mums baigi labais, ņemam. Un tā arī tas kaut kā aizgāja. Tas ļoti precīzi atbilst, jo tas nāk no sangrieķu valodas, bet patiesībā tas var būt tikpat labi kaut kādi purva garaiņi un vienlaicīgi arī elektromagnētiskais lauks. Tā ir tieši tā veida telpa, kas mūs fascinē un interesē. Mums arī interesē Rīga, kas ir nākamais mērogs. Mums diezgan paveicās, ka mēs varējām sadarboties kopā ar Domnīcu Certus, Dauni Auvaru un Uldi Spuriņu, kā arī Viesturu Celmiņu. Un 2019. 20. gadā veikt izpēti par Rīgu un par Rīgu kā kompaktu dzīvojamu pilsētu. Tas bija tas mūsu uzstādījums. Un uz Rīgu skatīties, kādi ekonomiskie driveri vai ekonomiskie virzītspēki varētu pilsētai palīdzēt kļūt dzīvojamākai un patīkamākai. Un tad tie 4 svarīgie virzītspēki, ko mēs skatījāmies, bija augstākā izglītība un inovācija, informācijas, komunikācijas tehnoloģijas, IKT, kultūras ekonomika un mājokļi papildus ne gluži kā ekonomiskais virzītājs spēks, bet kā kaut kas tāds, ko pilsētā ir jāatrisina kā uzdevums. Un varētu mēs vēl pēt uz augšu. Un tas lielākais potenciāls, par ko mēs runājam par Rīgu, kas mums interesēja, ir kompaktums un kā apturēt piepilsētas veidošanos, lai saglabātu lai saglabātu naudu patiesībā pilsētas centrā, lai būtu jāinvestē mazāk infrastruktūras izplatīšanai apkārt. Un mēs atradām, tas tur visu laiku ir dzelzceļa loks, kur ir daudz telpa pieejama, industriālās teritorijas tieši, kur daudz kur jau notiek attīstība, bet to ņēmām kā galveno pamatu, iespēju pilsētai kļūt blīvākai, pilsētai kļūt vairāk, savienotai ar dažādām funkcijām, intensīvākai un dzīvojamākai. Un šeit ir viens no aspektiem Rīgā kartē uzzīmēts, kas parāda, ka mums kreisajā krastā ir kaut kāda milzīga zināšanu jūdze ar 4 augstskolām, ko tālāk attīstot arī pilsētas līmenī un studentu mājokļu līmenī. Mēs varam to padarīt kā tādu inovāciju zināšanu vietu. Un pilsētas Rīgas otrā galā ir tehnoloģija klāsteris ar Vefresh un jauno teiku un mikrotiku un tā tālāk. Viss kopā savienots ar Rail Baltica un dronu koridoriem un dažādām citām jaunām un aizraujošām lietām. Kas ir interesanti, varbūt līdzīgi tā kā reģionam mums kaut kur fonā visu laiku stāv tas Baltijas paviljons un tā izpēta, un tad katram Rīgas projektam mums stāv fonā Rīga X izpēta, un tie visi dati, jo tas ir kā izējas punkts, kā mēs pieejam faktiski jebkuram projektam Rīgā. Mēs no sākuma viņu ievietojam tajā mūsu izpētītajā Rīga X stratēģijā. Geogrāfijā un datos, patiesībā. Projekts ir balstīts geogrāfijā un datos. Tātad mēs šobrīd parādīsim 2 Rīgas projektus, kas ir abi nerealizēti, bet mūsuprāt tur ir pāris idejas, kas mums šķiet interesantas un ko gribētos vienkārši pastāstīt. Pirmais ir konkurss Kimela kvartāls, kurš norisinājās 2021. gadā, kur vēsturiskā Brūža teritorijā jāsavieto ar jaunu funkciju birojiem un mazliet dzīvojamo. Tas vēl nebija nodefinēts tajā brīdī. Mēs varam iet tālāk. Jā, šeit ir skats no augšas. Un tas, kas mums likās interesanti, kā atkal radīt tādu vidi, kur rada kaut ko jaunu. Un šeit mēs daudz domājām par inovāciju pilsētā, par vieglo ražošanu pilsētā. Vieglā ražošana nav kaut kas tāds, kas saistās ar
kas ir liela skaņa, kaut kas smirdīgs, bet vairāk kaut kas tāds, kas ģenerē jaunas zināšanas un jaunas prasmes un jaunas tehnoloģijas. Un tas viena no mūsu tā kā pilotu ēkām, ko mēs gribējām radīt, piedāvāt, ir ēka, kur kvadrātmetrus, kur nevis izīrē kvadrātmetrus, bet kubikmetrus. Šeit jūs redzat nevis 3 stāvu ēku, bet 6 stāvu ēku. Ēkai ir katrs viens stāvs, kas ir 6 metri. Un, teiksim, jauns startups varētu izīrēt kubikmetros un iebūvēt vēl vienu stāvu, ja viņiem ir nepieciešams paplašināties. Šeit ir tāds skats, un tas patiesībā nenāk no pilnīgi nekādas utopiskas idejas. Tādas ēkas funkcionē arī citur. Tādas ēkas funkcionē, piemēram, Cīrihē. Tas ir tajā brīdī, kad tu tā kā vari densificēt savu uzņēmumu, ja viņš pēkšņi aug, bet tev nav iespēja kaut kur citur pārvākties. Citiem uzņēmumiem nepieciešami 6 metru griesti, varbūt tā ir Ausdarīta vai es nezinu, kaut kāds tur robots, kas kaut ko ražo. Tā kā tas ir tas kaut kāds mūsu tā interese, kas mums bija. Tā lieta ir tāda, ka tad, kad ir skaidrs saprotams, mēs to arī ļoti labi saprotam, ka pasūtītāja interesēs ir vienmēr maksimāli apbūvēt iespējamo tilpumu, kas ir atļauts. Bet šeit tā inovācija ir vairāk tajā programmatiskajā dažādībā, telpu dažādībā, kas atļauj dažādām funkcijām eksistēt līdzās. Un tas ir ar mērķi, lai novērstu to pilnīgi monofunkcionālo vidi pilsētas centrā, kur ir tikai ofici, standarti līdz 6, pēc tam tur neviena nav. Šāda veida, teiksim, tā programmatiskā dažādība ļaut arī maziem mājražotājiem, maziem uzņēmumiem, mazām, teiksim, tur alus brūžiem un maiznīcām arī izmantot tās kā industriāls telpas. Tikpat labi tur varētu būt arī tehnoloģijas startupi līdzās arī standarta oficiem. Un mūsuprāt, tas būtu ļoti interesanti tieši arī kombinējot ar visām vides stratēģijām, kā piemēram solārajiem skursteņiem, kas ir vēl viena papildus sistēma regulārajai ventilācijas sistēmai, bet tā ir sistēma, kas strādā tieši noteiktos gadu periodos, īpaši vasarā, un tādā veidā ļauj ventilēt ēku pasīvā veidā. Un tad bija tāds interesants moments, kad tieši sanāca tā, ka tas vēsturiskais brūzis, un, ja mēs runājam par industriālo mantojumu šeit, bija ļoti labs clubhouse, jo visiem tiem dažādiem uzņēmumiem pietrūka telpas, kur, piemēram, ja viņiem atbrauc liela delegācija, vai viņiem atbrauc, ja viņiem jāuzrīko konferenci vai saviesīgs pasākums, vakariņas, prezentācijas, dažādas lietas, viņi var kļūt par biedriem šajā clubhouse brūzī un izmantot to savām vajadzībām. Tad lielajā kaltē bija ievietot arī iekšā bibliotēka ar kamīnu. Bet kāpēc mums liekas svarīgi tieši tā klimata tēma, jo mums ir šobrīd pieejami ļoti konkrēti darbrīki, un tas ir kaut kādā ziņā arī tāds klimata jaunais varbūt jūtīgums, vai kā mēs to gribētu saukt. Ar Kopernika Sentinel satelītu ir uzņemtas bildes, kas izmēra virsmas temperatūru 18. jūnijā Milānā. Un šeit temperatūra vietām sasniedz 50 grādus. Un tur vairs nav iespējams funkcionēt, tur vairs nav iespējams atrasties. Tas vienkārši pa karstu. Un tāpēc mēs arī runājam par tiem jaunajiem dzīvojumiem ziemeļiem, ka mums vēl ir tā iespēja, mums mazliet iedots handikaps, darīt ar savām pilsētām kaut ko, lai novērstu šo situāciju. Un kā piemēram Prāga ir daudz vairāk zaļu un zilu infrastruktūras zonu, kur uzreiz var redzēt, ka tā virsmas temperatūra krietni zemāka un vide daudz patīkamāka, lai gan arī ir
centra zonas, kuras ir ļoti karstas tajā pašā laikā. Un tas mūs aizved līdz pavisam nesenam projektam. LU akadēmiskais centrs Tornkalnā, kas bija 2 kārtu konkurss, kur mēs bijām iekšā līdz galam, jo mums likās ārkārtīgi būtiski, ka tas viss tur jau ir. Tajā bildē viss jau ir. Ārkārtīgi liela bioloģiskā daudzveidība, ko citās pasaules pilsētās vienkārši cilvēki mēģina kaut kādā veidā rekonstruēt ar lielām pūlēm. Milānā tas vienkārši vairs nav iespējams, jo tas vienkārši ir iznīcināts viss. Ja? Bet te tas viss ir, un to var izmantot vislabākajā veidā. Un tā mūsu vīzija bija arī pilnībā saprotot to, kā lietas Latvijā brīžiem notiek, ka tā attīstība nav lineāra, viņa nav regulāra, ka viņa notiek ļoti haotiskā veidā. Piemēram, šī līnija pa vidu šajam akadēmiskajam centram ir tunelis, kas tur nebūs, bet tā ir šī līnija, kas tur ir radusies dēļ dažādiem detaļu plānojumiem un tā tālāk. Mēs to ļoti labi saprotam, un tāpēc tā doma bija izmantot to bioloģisko daudzveidību kā tādu biobanku, kā milzīgu zaļu parku ar ūdens dažādām filtrācijām vispārējo un attīstīt to akadēmisko centru pakāpeniski tieši no tā tālā gala, viņi vēlējās uzbūvēt to sporta māju un uzbūvējot viņu maksimāli kompaktā veidā, jau nobeidzot to klāsteri, lai tas viss jau funkcionētu un būtu pieejams. Jo tādā veidā mēs redzējām, ka ir iespējams iedot laiku un ir iespējams iedot to klimata gudrību vai klimata nākotnes inteliģenci universitātei. Un universitāte kļūtu par pionieri un rādītu citiem piemēru izcilībā, kā rīkoties ar šādām teritorijām, kā viņas izmantot un integrēt universitātes pilsētiņā. Tā ir sporta māja, un, protams, ka mēs mazliet arī spekulējām, ka tajā brīdī, kad pēc 25 gadiem viņi varēs arī nobeigt šo kampusu ar kādu izcilības centru, izcilības torni, kur apgūt jaunas prasmes un veikt apmācības, tad tas varētu būt veikts arī koka konstrukcijās, jo mēs zinām, ka mums šobrīd joprojām nav tāda regulējuma atļauta, bet tajā laikā, kad mēs bijām 2. kārtā, man liekas, Rīgas teritoriālais plānojums tika apstiprināts, nozīmē augstums jau ir atļauts, tad nākamais solis būtu apstiprināt arī to, ka ir atļauts koka konstrukcijās. Bet mums likās, ka tieši tas universitātes tēls, un atkal mēs runājam par tēlu, tātad reģiona tēls, valsts tēls, pilsētas tēls un universitātes tēls pilsētā. Un mēs braucam par Rail Baltica trasi, traucamies garām ar vilcienu no lidostas, vai, pareizāk sakot, no stacijas uz lidostu, uz Tornkalnu staciju. Un tas ir tas, ko mēs redzam no vilciena loga. Pērle. Cēsīs. Šodien daudz jau no jums redzējuši projektu, mums ļoti mīļš projekts. Pirmā mūsu publiskā ēka Latvijā nav tik liela, 720 kvadrātmetri, kur visi dzīvo zem viena liela jumta, kas ir Cēsīs. Tas ir pilota projekts dienas centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, gan bērniem, gan pieaugušajiem, kuri tur pavada dienu, saņem dažādas terapijas un arī paši mācās dažādās darbnīcās, radīt jaunas lietas, nodarboties ar datoru, šūt, veidot ar mālu, mazgāt veļu un dažādas nodarbes, kas nākotnē var mainīties, un telpas to atļauj. 3-stūra veida ēka, kurā ieeja, ieeja no šejienes, un tad viss pavarās uz zaļo ainavu, visas izkārtotās telpas.
Mūsu mērķis bija radīt pēc iespējas kompaktāku ēku, bet tāpat laikā ļoti atvērtu pret apkārtējo vidi. Mēs viņu ļoti daudzreiz projektēšanas laikā saspiedām, jo mēs zinājām, ka budžets ir tik zems, ka nevarēs atļauties uzbūvēt kvalitātei, kādu mēs gribētu dot tai ēkai. Šeit ir skats no terases ar pārbagolām, kas aizsargā saules telpas no pārkaršanas, kā arī rada īpašu gaismas spēli, kur cilvēki ļoti lieto to terasi. Tas ir ļoti patīkami redzēt, kā tas viss strādā. Pāris atmosfēriskie elementi, ieejas zonā ir liels ovāls, kas ienes gaismu dziļāk telpā, kas mums ir daudz īstenībā pārmests, kāpēc ir jumts un jumtā ir uztaisīts caurums. Mēs vēl aizvien par to pastāvam un uzskatām, ka citādi ēkai būtu daudz zemāka kvalitāte. Labajā pusē pērgoles un kā tā terase sakļaujas ar apkārt esošo ainavu. Un šeit labajā pusē mazs skats uz blakus esošo kaimiņu, kuru redzēt antropocēnu. Tas ir laikam kokrūpniecības uzņēmums. Iekšā darbnīcas telpas, kas mūsuprāt mēs kopā ar pasūtītāju veicām mazliet inovāciju, un tās 5 telpas, kas bija paredzētas kā mazi kabineti, uztaisījām atvērtas un sadalāmas ar aizkariem, un šobrīd viņi viņas ļoti labi lieto, savienojot, sadalot, pāraugot kopīgi, kā pēc vajadzības nepieciešams. Arī priekšā redzat, piemēram, māla krāsni, visu, kur cilvēki darbojas. Skats no ēdams zāles, kur viņi kopā arī gatavo ēst, ēd un dodas uz terases. Multifunkcionālās zāles skats. Visa ēka ir koku konstrukcijās, izņemot 2 sienas, kas ir mazliet ieraktas ainavā un mazliet noslēgtākas. Betona grīdas cauri visai ēkai, kas uzsilst vasarā, notur siltumu un ziemā uzsilst. Un šeit priekšā jūs redzat arī matricīšus, ko mēs attīstījām, kas ir kaut kas starp dīvānu un paklāju. Visā ēkā, izsviežot ārā daudz dīvāns un paklājus, varējām radīt tādu kā multifunkcionālu objektu, kurš mūs tālāk ir aizvedis vēl viena atzara, tajā, ko mēs darām birojā, ir Ether Objects, atsevišķa platforma, kur mēs mēģinām radīt tādus kā dizaina praktiskas lietas, kas iznāk no mūsu projektiem. Tas ir tas dīvāns, matracis, kā pilota izmēģinājums visam dienas centram. Un ir diezgan ļoti jauki redzēt, kā viņi lieto visur. Vai satrakojušam bērnam ieliek istabā, kur viņš var pa viņiem visiem skraidīt. Vai arī šeit iznes ārā un uz terases viņiem, piemēram, ir Jāņos koncerts un zālītē ir tāda kā skatuve. Jā, tās ir cēsis. Jā, un tā atmosfēriskā pieeja turpinās arī vēl vienā projektā, kas ir visam jauns. Saskaņots būvprojekts Garkalnē, bērndārs ar 200 bērniem, un tā vieta ļoti īpaša ar tādu augstu kāpu pret Vidzemes šosei, kas ir galvenā Garkalnes iela, kur mēs novietojam publisku pieejamu peldbaseinu. Un tālāk visas grupiņas ir izveidotas tādos klasteros ap iekšpagām, kas iegriežas ēkā dziļi iekšā, nes gaismu un ļauj saglabāt vecās priedes maksimāli daudz. Un tāds ir tas skats. Skatoties to bērndārs, mums likās ārkārtīgi svarīgi, ka tas bērndārs nav atkal tāds, kā varbūt mēs esam pieraduši redzēt tādus ļoti krāsainus, energoefektīvus bērndārs, kas ir ļoti raibi, bet šoreiz tā ir vairāk tāda kā telpiska spēle, kurā ir objekts, kas ir kā iegremdēts tajā kāpā, kurā ir dažādi veidi atvērumi, caurumi, logi, īpaši logi, kas ir katram bērnam atpazīstami kā viņu
mājas, kā viņa otrās mājas, viņa grupiņa, un tādā veidā tiek veicināta tā izziņa gan par arhitektūru, gan par telpu, gan arī par dabu, jo tas objekts sēž ainavā, kas ir vienkārša un ļoti īpaša. Mēs sadarbojāmies ar lietuviešu ainavu arhitekti Agne Dailidaiti, kura teica, dažreiz ir vienkārši pietiek ar to, ka tie bērni saprot, ka viņi atrodas, piemēram, kāpas augšpusē, kur ir lielas priedes, un tad lejā aiziet nogāze ar palienas augiem, ar augļu dārzu bijušo, un pie upes zemē ir pavisam mežonīga ainava. Un tas, ka bērni jūt to, kur viņi atrodas tajā dabas ainavā, un tie eksistējošie slāņi tiek vienkārši stiprināti, ar to jau pietiek, tas jau ir ļoti daudz. Nevis, teiksim, sākt sabombardēt šo novietni ar neskaitāmiem spēļu laukumiem un padarīt par pilnīgi anonīmu, raibu, krāsainu vietu. Arī līdzīgi kā Cēsīs, mums Cēsu centra vadītāja, tad, kad mēs dabējām balvu, bija daudz dažādas intervijas, un viņa dažādās intervijās teica, jā, mums tā māja ir kā tāds neitrāls audekls, kur mēs varam visu kaut ko, savu krāsainās lietas un nodarbes likt klāt un dzīvot tur iekšā. Un laikam tā līdz to pieeju mēs esam pārņēmuši arī Garkalnē, kur tas audekls, viņš tā kā pēc, laikam te var to labāk parādīt, kur arī grupiņu telpās, piemēram, ir mēs eksponēti ir tikai betona mazliet sienas. krāsas un ir betona sienas un tāda vide, kurā tad nāk iekšā bērni ar krāsainiem zīmējumiem, mantām un visām lietām. Jā, mazliet aizskrēju priekš, bet ir ok. Ko es gribēju teikt mazliet par plānu. Te var redzēt, kā izvietojas viss tās grupiņu telpas apkārt tam iekšpagalmam, un tad ir pāris īpašas telpas, kas ir sensorā telpa, iekšā tajā galerijā, kas ir ap iekšpagalmu, un ir arī baseina daļā iekšā dušu telpa un arī sāls terapijas telpa, tā kā ir dažādi veidi sensorās un terapijas telpas, kuras var izmantot dažādiem terapeitiskiem mērķiem, lai nomierinātos, lai kādu, kurš satrakojies, varētu izdauzīties un tā tālāk. Bet arī pie ieejas ir maza galerija, kur ir vecāku sapulcēm vieta vai dažādām izstādēm un arī mācību nodarbēm. Un es šeit neiešu detaļās, tur ir arī domāts par... Viss bērndārs darbojas ar 2 zemes siltumsūkņiem, un ir arī iespējams viņu daļai dabīgi veidināt. Tas ir baseins, un tā ir galerija ar starpstāvu savienojumiem. Ir arī tīkli, kas savieno stāvus. Tas ir garderobas pirms katras grupiņas kā tāds filtrs, bet joprojām daļa no galerijas. Tās ir iepriekš redzētās grupiņu telpas, un šī ir, piemēram, sensorā telpa, kur var ieiet iekšā un kārtīgi izdauzīties. Ārā ir arī tajā kāpā veidots amfiteātris un iekšpagalmas kāds viens. Nākamais projekts. Tā, jā. Villa. Maziņš projekts, bet ļoti mīļš. Mums mīļi draugi, mākslinieki Indrids Ģelzis un Sabīna Skarule. Kaut kad krīzes laikā, pandēmijas laikā iegādājās tādu interesantu objektu, ko, man liekas, ļoti ilgu laiku neviens nesaņēmās nopirkt, jo nevarētu saprast, ko viņu darīt. Bieriņos tas ir tādas kā drupas. Pie Mārupītes. Tieši pie Mārupītes. Mums ļoti lieliska vieta. Vienā pusē Mārupīte, otrā pusē milzīgs parks. Un viņi mums rāda to bildi un saka, ka viņi gribētu to māju tieši šādu. Un mēs tā kā skatāmies, un mēs domājam, jā, būtu lieliski, kā to izdarīt. Tā mēs arī sākām strādāt ar šīm drupām, kas ieaugušas zaļos krūmos. Tas vispār, kā mēs kopumā strādājam, ir skenējam, tad atkal taisam fiziskus maketus un visā tajā procesā
rodas tas pats gala rezultāts. Šis ir 2000. gada projekts, kas bija tur paredzēts, tad vēl nespēja visu uzcelt, tika uzcelts tikai pagrabstāvs un pirmais stāvs, un otrais stāvs netika uzcelts. Mēs tā arī piedāvājam atstāt, kā ir, izrakt pagrabstāvu un padarīt viņu dzīvojamu, atstāt... Gulēt garāžā. Principā, jā, šobrīd piedāvājums ir gulēt garāžā un uzlikt pārlikt tādu jumtu pāri, un kas mums bija svarīgi, saglabāt tos skulpturālos elementus, jo normāli radot jaunu ēku, tev nekad nebūtu iemesls, vai tu nevarētu pateikt, kādēļ tu kaut ko tādu rādi. Un šoreiz mēs domājam, mēs varētu ar to spēlēties, jo uzstādījums no pasūtītāja bija tāds, ka viņi gribētu to visu saglabāt. Bet, protams, ka process ir tāds, ka mēs pamazām tikai sākot ar viņu tur jaukt gabalus nost, kaut ko betonēt, tu pamazām attopies, ko var saglabāt un ko nē. Un šeit jūs redzat, ka tur, teiksim, šobrīd, ja šis ir tas, kas bija paredzēts nojaukt, tad šobrīd mazliet vairāk sienas ir nojukušas, nojauktas un netīšām nojukušas, līdz ar to mēs... Sabrukušas. Un jā, šobrīd mēs esam tādā procesā, kad būvnieks zvana gandrīz katru rītu, un mēs runājam par to, kuru ķieģelīti, kurā virzienā pabīdīt, lai siena uzbūvētos laba. Bet, manuprāt, šajā ēkā apvienojas... Vārdu sakot, zilā krāsā ir jaunās lietas griezumā, un pelēkā krāsā ir iespējami atstātās lietas. Izskatās sliktāk nekā patiesībā. Citā vietā griezumā ir vairāk pelēko atstāto vietu. Bet šajā ēkā ļoti svarīgi arī atklājas tas, kā mēs domājam par klimatu. Pirms tam jau Niklaus pieminēja transsolāru sadarbību Kimmel. Šajā mazajā mājiņā mēs arī sadarbojamies ar Matiešu Šuleru, kurš pateica, uztaisam Baltijā pirmo solāro skursteni. Un tā viņš ir redzams šeit, vēl nav uzbūvēts, viņš tikai šobrīd ir griezumā. Bet tas ir tāds objekts uz jumta, kuram vienā pusē ir tumša stikla plakne, kura sakarst, un sakarstot vasarā velk silto gaisu ārā no mājas. Un tas kopā strādā ar, droši vien jums ir liels jautājums, kas ir šis, kurmja ieejas aliņa, viena no lielākajām ūdens notek cauruļu šķērsgriezuma caurulēm, kurus var iegādāties, kas mums būs tā kā ieeja pagrabā, un viņi tieši iziet līdz Mārupītei, līdz ar to vasarā vēsais gaiss no Mārupītes plūdīs iekšā, starp dubultstāvu guļamistabu plūdīs ārā sakaršais gaiss no... Un tas solārās kursteņa, tā siena, tur reāli arī tieši bija tajā vietā, tā 3 metrus platā siena, 3 metrus augstā. Tas ir skats no dārza ar terasi un ieeju pagrabā. Plāni, varbūt, ka mēs neiesim detalizēti. Skats no iekšas, kur mēs kombinējam esošas pagrabstāva lielus betona blokus, kuros tiek griezti caurumi logiem, jaunas kāpnes. Skats no dzīvojamās istabas. Patiesībā visu ēku tur, visu ēkas jumtu tur 2 kolonas un 2 sijas, kas tā kā notur visu jumtu. Un starp sijām plūst gaiss uz solāro skursteni. Mums ir tā kā mājas konstrukcija savienota kopā ar ventilācijas sistēmu. Šis ir kaut kad pirms kāda laika, jo mēs esam tālāk tikuši, diezgan ilgi paņēma izgriezt caurumus objekta sienās. Šeit ir jau var redzēt, kā izskatīsies logi. Loga ailes tiks atstātas tādas, kā viņas ir, un stiprināti logi no ārpuses. Māja tiek siltināta no ārpuses. Šeit var redzēt jau abas kolonas un jauni izveidņoto pirmo sienu pagrabā, kas nodala dzīvojamo daļu guļamistabu no vannas istabas. Šeit ir mazliet jauka sējiņa, ko mēs atklājām vienmēr, griežot betona blokus, kādi akmeņi ir salikti. Un tas viss tiek saglabāts, cik vien iespējams. Tad, protams, arī, kā mēs jau minējām, mums patīk veidot notikumus līdz ar projektiem. Un tā kā Sabīna ir
modes dizaineri, tad ir plāns varbūt uztaisīt vienā brīdī, ka būs visas bloku sienas ēkai uzbūvētas modes skati, kuru mēs tā kā esam izveidojuši viņai scenogrāfiju animācijas formātā. Nu, modelēm noteikti būs Sabīnas tērpi mugurā. Tas ir šobrīd kā aizvietot. Šeit mēs īpaši domājām par to ceļu cauri un scenogrāfiju un katru to skatu punktu, no kura varētu vislabāk. Un tā ir tā truba. Viņa šobrīd realitātē ir bišķiņ plakanāka un tāda garanāka. Jā, vispār ar būvlaukumiem vajag daudz vairāk darīt, jo viņi ir ļoti skaisti. Bet no būvlaukuma tad nobeigsim ar ASMR, autonomās sensorās meridiāns reakciju. Un tas ir kaut kāds ceļojums, kas ir sācies arī 20. gadā, Covid laikā, ar pirmo izstādi Stokholmā, Weird Sensations Feels Good, kur mēs veidojām Stokholmas arhitektūras un dizaina centrā ekspozīciju veltītu tieši šai tēmai pēc kuratora Jamesa Taylora Fostera uzaicinājuma. Un varbūt, ja Stokholma bija tas idejiskais sākuma punkts, kur mēs meklējām izteiksmes valodu šim visam un veidu, kā strādāt, lai radītu jaunu publisko telpu muzeja ietvarā, tad jau projekta turpinājums Londonā, The World of ASMR, bija principā jau viss nākamajā līmenī, kur mēs tiešām mums bija iespēja strādāt Londonas dizaina muzeju, un šī izstāde piedzīvoja 60,000 apmeklētāju. Tā kā šis turpinās joprojām, bet varbūt noklausīsimies mazu fragmentu, kas ir ASMR Jamesa vārdiem. ASMR stands for Autonomous Sensory Meridian Response. These words mean practically nothing, but they've become symbolic of a movement to describe a feeling. It reminds me of when my mom used to rub my back or my friends used to play with my hair, how it gave me those goosebumps, which are called tingles, 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 tingles. And that's what ASMR is, but through a screen. ASMR artists are people around the world who create this content that can trigger certain feelings. As an ASMR experiencer, we're on a journey to find that thing that triggers us. And that might be whispering, tapping, role plays, hypnotic sounds that are meditative, oddly satisfying, 3D designed works that loop, that are hyper real. Something is happening to both your body and your mind. But there's something, I think, even deeper than that within ASMR, which is this kind of need for closeness, need for intimacy. ASMR is ultimately trying to replicate touch in many ways.
Tātad, kā Džeims teica, tas ir laikmetīgās kultūras fenomens, veids, kā cilvēki milzīgās metropolēs, kas ir ļoti attālinājušies no dabas klātesamības, mēģina relaksēties un bieži vien ārstēties no dažādiem stresa un bezmiega izraisītiem efektiem, bet aizsākumi ir meklējami nedaudz senāk, un varbūt kāds pazīst Bobu Rosu, The Art of Painting, kas bija TV šovs Amerikā, rokas. Ir daži, jā. Un te noklausīsimies mazu fragmentu. Very little pressure. Very little pressure. Pretty little something again. And when you're a hooker, you get yellow, and you touch it like a rib. Just so that nice color in the brush. Shoot for really. And back here, ooh, there's a nice one. There's a nice one. You'll be able to really see him. A little fireball. Cilvēki vienkārši iemiga, skatoties šo speciālo TV raidījumu 1 stundas garumā. Un atkal tā sasaiste ar dabu, bet netiešā veidā caur viņa balsi, pieskārieniem, audeklam ar otu, skrāpējot, skaidrojot, ko viņš dara, bija ārkārtīgi relaksējoši un deva tāds kā tirpas cauri visam ķermenim, tādu vieglu eiforiju vienkārši. Tas ir arī tas, patiesībā par ko tas ir, par to tuvu pietuvināto skatīšanos, klausīšanos, materiālu, taktīlo izjūtu, ar ļoti jūtīgu mikrofonu un kameru klātbūtni, ko tu vari izjust caur visām šīm tehnoloģijām pietuvinātā veidā, caur saviem telefoniem, ekrāniem, austiņām un pilnībā iegrimt tajā pasaulē. Un mūs fascinēja arī tas, kas tad ir tā pasaule, jo ne viss ir iespējams saskatīt, un Hekela zīmējumi bija vēl radīti pirms mikroskopa izgudrošanas, līdz ar to viņš arī tikai iztēlojās, kas tad ir tā ārkārtīgi pietuvinātā pasaule, un mums tas mērķis bija radīt tādu vidi, kas būtu ārkārtīgi asociatīva un pilna ar iztēli, kur viens saskata smadzeņu krokas, iekšējo orgānu audus, vadus, majonēzi, jebko, bet tas, ko tu ieraugi tajā, tas tev aizved kaut kādā iztēles ceļojumā. Un kontrastējot ar to dabas fonu, mums ir ekrānu lustras, kur ir tāda tēma. Mēs to saucam par šķietamo tehnoloģiju jūtīgumu, kurā ekrāni ir daļa no šīs pasaules un pasniedz apmeklētājiem austiņas ar silikonu vai epoksīda rokām. Bet atpakaļ dizaina muzejā. Jā, mēs esam dizaina muzejā. Izstāde, kur patiesībā daudz, 3 reizes lielāka, manuprāt, kā Zviedrijā bija. Un galvenais izstādes organizējošais elements ir tas ovālā telpa pa vidu, ko mēs saucam kā arēnu, ASMR arēna, kas ir tā kā jauna veida publiskā telpa. Principā tas, ko mēs izdarījām, mēs to, ko tu parasti, ko šī YouTube subkultūra piedzīvo, guļamistabā, esot vienatnē ar austiņām, klausoties un skatoties video, mēs riskējām un ienesām publiskā telpā. Un šī publiskā telpa ir tāda, kur tu sēdi lielā divānā un kā vēro ne tikai video, kas tev tur iet un klausies, bet arī redzi citus cilvēkus. Un, protams, mums bija mazliet satraukums, vai tas strādās, bet tas ļoti labi strādā, jo divāns laikam ir tik ērts, ka es esmu dzirdējis, ka citi cilvēki pat nokavē lidojumus un vēl nesko, jo viņi ir aizraujušies divānā. Tā ir arēna, tas ir tas galvenais elements ar
aptuveni 13 video, manuprāt, ekrāniem. Un pāri arēnai slīd tāds tehnoloģiskais mākonis, kur ir viegli pulsējošas gaismas un no kura tiek nolaists lejā šīs grozāmās lustras ar rokām. Jā, un tās grozāmie televizoru konstrukcijas, kādēļ viņas ir grozāmas, lai cilvēki arī ratiņkrēslā un cilvēki ar bērnu ratiņiem tā varētu pagrozīt un redzēt. Visi nevar ierāpties dīvānā tik viegli. Šeit ir skats no ārpuses. Varat redzēt to gaismas plakni, kas tevi tā kā vēl vairāk pasargā un rada tādu privātumu un rada jaunu telpu. Cits skats no ārpuses, iekša. Uzbūve mazliet. Mēs ļoti nopūlējāmies, lai projekts ietaptu budžetā. Ļoti daudz optimizācijas izgāja cauri. Mēs pat brīnamies, kā tas šobrīd vispār vēl tā ir. Plāni, mazliet detaļas. Jā, principā viss paviljons ir nojaucams un aizvedams citur. Stalažu konstrukcijas ir īrētas. LED gaismu strips bija pieejami muzejā. Viss, ko mēs darījām, ir uz kaut kādām 10 finieru plāksnēm sakārtojām 4 dažāda veida šķērsgriezuma ribas, kuras tika ar cencēju izgrieztas un uzstādīts paviljons. Tajā brīdī tieši bija sācies karš Ukrainā un Londonā nebija pieejamas finieru plāksnes, un līdz ar to mums bija pateikts, cik daudz ir būvnieks atradis, uz kurām mums ir jāpielāgo visi izliekumi, lai viņi satilptu uz šo daudzumu. Šis ir izklājums spilveniem. Mēs saucam viņus par desu spilveniem. Tas kaut kā ievazājies. Šis bija uz būvlaukuma, un pēc šī tika locīti un stiprināti visi spilveni pie koku konstrukcijas. Un arī izmērs viņiem ir apzināts, jo, kā jūs redzat, šeit cilvēks guļ iekšā, un gandrīz cilvēki izmērs kājas un rokas ir līdzīgā izmērā kā tie spilveni, lai radītu tādu kā ķermenisku savienošanos ar dīvānu. Un tur ir arī tas terapeitiskais aspekts, ko varbūt mēs nepieminējām iepriekš pie cēsīm, jo tajā brīdī, kad mēs strādājam pie Stokholmas, paralēli arī pie cēsīm un cēsu sociālā dienesta vadītāja ieraudzīja mūsu Stokholmas izstrādi, viņa teica, mums vajag to cēsīs, jo tam ir terapeitisks efekts, viņa to uzreiz juta un saprata, ka tas var palīdzēt. Un tā arī attīstījās tā doma par tiem matračiem, kur ir tas pats mērogs. Īpaši apaļi tādi objekti, kur izstādīt interaktīvas eksponātus. Ļoti sarežģīti. Mums sākumā šķita, vai cik viegli mēs visu esam atrisinājuši tajā brīdī, ka bija jāsāk likt katrs eksponāts, kuram cilvēki var pieskārties, viņam ir skaņa vai viņš uz kaut ko reaģē. Mums bija jāmeklē, kā vilkt vārdus un tam līdzīgi. Līdz ar to ir radies kaut kāds jauna veida objekts, zīmējumi, mazliet stūplāna skats, kur atkal rokas, kas tika ražotas Latvijā, epoksīda atlējums, kurā iekšā ir mazliet skaidrs, jo citādi viņas izstāsta ļoti plastmasīgi. Līdz ar to mēs mēģinājām viņas padarīt tādas mazliet tīkamākas un dažādākas, lai principā parādītu, kas ir rokas ir roku darbs. Liela daļa materiālu. Pirmā izstādē principā tika ražoti Baltijā un radīti un taisīti un sūtīti uz Stokholmu. Londonas izstādē mazliet mazāk, jo visādas jautājumas. Jo Lielbritānija ir ārpus Eiropas Savienības. Šeit gala skats, kurš tika nofotografēts, manuprāt, pirms visi izstādes apmeklētāji vēl ienāca. Izstādes laikā ļoti daudz cilvēki tur gāja piekdienās atpūsties. Mēs esam dzirdējuši, ka pat randiņi notiek. Jā, tie ir tie galvenie.
Bet mēs to vistiešākajā veidā uztveram kā izstādes arhitektūru un brīžiem, pat ne brīžiem, bet tiešām tā ir arī daudz sarežģītāka nekā varbūt tradicionāla arhitektūras praksa, ko mēs saprotam ar milzīgu ēku būvniecību, bet tā ir ļoti ātra un ļauj pārbaudīt ļoti daudz idejas, un mēs tiešām to vienmēr mēģinam maksimāli izdarīt, un tādā veidā tie izstādes projekti viņi kļūst par tādiem ideju aizmetņiem un prototipiem kaut kam, par ko mēs sapņojam jau pavisam citā mērogā. Jo mēs tiešām domājam, ka tā tieši publiska ēku būtība, kas mūs ļoti interesē, ka viņi eksistē kaut kur aiz pašas ēkas fiziskajām robežām, vai tas ir klimats, vai tā ir kultūra, laikmetīgā kultūra. Tas vienmēr ir kaut kas vairāk nekā tikai pati ēka. Un, manuprāt, jā, mēs dzīvojam tādā kā jauna jutīguma laikā, un ir tā vēlme vismaz, nezinu, kaut kādā zeitgeistā vai kaut kādā mūsu paaudzē, ka ir tā tiekšanās vai kaut kāda vēlme pēc kaut kā jēgpilna, kaut kādas pieredzes, ko tu tiešām vari pieredzēt kopā ar citiem, kaut kas fizisks vai taktīls vai sensors. Un tas ir tas, kas kļūst par kaut ko nozīmīgu, un mūsuprāt tam jābūt vairāk klātesošam mūsu vidē. Un tāpēc tur arī būtu vieta jaunai arhitektūrai, vai tas ir taktīli bērndārzi vai kaut kādi ieskaujoši muzeji, jūtīgas bibliotēkas, tad ir tās vietas, kur to pieredzi var dalīt ar citiem. Un tas ir kaut kādā ziņā tāds kā bišķiņ manifests vai mērķis, uz ko mēs savā praksē tiecamies. Un tā. Paldies. Paldies. Sveiki, paldies. Es gribēju pajautāt, vai kādam ir kādi jautājumi. Dagnijai vai Niklām ir Reinim. Man tev padot mikrofonu, pienest, vai runās skaļi? Es varu mēģināt. Paldies par lielisku lekciju. Gribēju pajautāt divus jautājumus. Kāds ir tas Londonas vērienīgās izstādes tāds kopējais atbalsts, kāda ir tā sajūta, jo tas tomēr ir ļoti dizaina muzejs un novietni, un Londona ir tāds pasaules centrs šobrīd. Kāda ir tā sajūta jūs kā autori, līdzautori, vai sajūtāt pasaules elpu, un kas liek varbūt kaut kādi secinājumi par šo tiešām nopietno Latvijai nozīmīgo notikumu? Un otrs, mazāks, bet arī nozīmīgs, kad gaidām Sabīnas Skarulas izstāde, un vai būs iespēja dabūt kādu ielūgumu, jo tas varētu būt kaut kas īpašs tajā visā. Paldies. Tad es atbildēšu. Londona, jā, protams, bet es nezinu par to pasaules elpu. Man liekas, ka mēs to pasaules elpu visu laiku sajūtam. Mēs jau kaut kā... Man pat šķita laimīgā Londona, ka mēs varējām viņiem tur uztaisīt to izstādi, jo es jau man šķiet dizaina gada balvā teicu, ka ne Zviedrija, ne Londona tādu izstādi nebūtu saņēmuši, ja mēs viņu nebūtu taisījuši daļai Rīgā. Principā 100% dizains Latvijā, daļai ražots Baltijā, kur kādēļ tas tā notika, bija tāpēc, ka mums nebija citas izejas. Mums citādi vajadzētu būvēt tikai vienkārši koka kastes, kur uzliek eksponātus. Un, manuprāt, tas ir tā elpa, kuru mēs tā kā mēģinam nest uz āru arī, nezinu. Un izstāde, protams, daudz mums nozīmē, viņa arī šobrīd tiek, kā teikt, pārformēta, viņa sāks ceļot, kādas 5 lokācijas mēs vēl nevaram atklāt, jo viņas visu laiku mainās, tur ir ļoti sarežģīta sadarbība starp Zviedrijas dizaina un arhitektūras centru, dizaina muzeju jau savā starpā, jo tas ir tā kā kopdarbs, un tad viņai vēl jāceļo uz vēl 3. institūciju. Mēs varam atklāt varbūt vienu, kas bija domāta Ķīna, detaļas neatklājot, bet tas viss gāja ļoti labi līdz brīdim,
kad muzejs atdūrās pret cenzūru. Un Ķīna bija nocenzējusi aptuveni visus darbus. YouTube nedrīkst eksistēt Ķīnā, jo Ķīnā YouTube nav. ASMR nav atļauts, piemēram, eksponāts ar to mēli, kuram taks iekalas. Tas nav atļauts, līdz ar to pusi eksponātus un video gandrīz nedrīkst rādīt. Un līdz ar to muzeja domā, vai viņi vispār grib vest šo izstādi uz Ķīnu. Bet, tā ir atbilde, jo tā jau ir tā diskusija pasaules līmenī. Mēs runājam reāli par cenzūru Ķīnā, sarunas starp Londonas dizaina muzeju un Ķīnu, kur finansējums nāk tomēr no valsts un kur ir absolūti kontroli par to, kas tiek izstādīts. Un tur mēs arī sajūtam, ka nav tik vienkārši to lietu turpināt. Bet viena pasaules elpa, tāds mazliet citā aspektā, bija moments, kad mūs uzaicināja Rensselaer arhitektūras skola pastāstīt par šo projektu Ņujorkā ar diezgan labu honorāru, kas ir bezprecedenta gadījums mūsu praksē, lekcijai. Un tas bija fantastiski. Jāatzīst, ka tā kā atgriešanās Ņujorkā bija ļoti forša. Sabīnes būs divas lietas, tu nepieminēji, būs divas lietas, būs gan Sabīnes modes skata, gan Indriķa mākslas kolekcijas izstāde, kur viņš kā mainās ar māksliniekiem. Viņi mainās savā starpā, līdz ar to viņiem ir pašiem sava kolekcija un pamazām top. Tā ir otra doma, tad, kad mājā būs jumts. Un trešā doma, ka mājā būs pabeigta, uz jumta varētu būt kāds koncerts. Bet jā, noteikti, ja tas viss notiks, tad mums Reini to būs sarunāts. Jautājumi? Es droši vien kā no proviņieku puses, tad es jau ar Dagniju iepriekš runāju par kaut kādām industriālajām ēkām, ka šeit ir dažādi reizēm vajag saglabāt, reizēm šķiet, ka varbūt tās situācijas mēdz būt dažādas. Es domāju, kāds ir jūsu sajūta saistībā ar proviņieku, zinot šīs ēkas izmēru, lielumus un kāda varbūt tā nākotnes attīstības vīzija, ko jūs domājat, ko jūs ieteiktu? Man liekas, ka vīzijas jau mums ir daudz par visām tām industriālajām ēkām, visiem, kā tie ir lofti un mākslas centri un nezinu, viss kaut kas, bet lielais jautājums ir, cik daudz var izdarīt. Rīgai ir tā kā bezgalīgs potenciāls. Te ir darbs 50 gadiem tikai tad, ja ir investīcijas, un šim mērogam ir nepieciešams ļoti nopietnas investīcijas. Tiešām es nezinu, vai šis eļas pleķis ir inspicēts, bet man liekas, mēs te visi mazliet indējamies, kā mēs runājam šajā brīdī. Tas ir tiešām ļoti nopietnu investīciju jautājums. Mēs nelolojam nekādas ilūzijas. Mēs jau arī zinām tepat no Kāļa, kādas problēmas arī tepat Viskaļos ir ar māju, kas varbūt ir daudz labākā stāvoklī nekā Provodņiks. Un tas viss ir par ļoti gudru plānošanu uz priekšu, investīciju piesaisti un arī apguvi. Jā, man šeit, bet jautājums ir, kā dabūt investīcijas. Protams, viena lieta Rīgai jāstrādā pie tā ļoti precīzi, norādot kartē, kur ir kas potenciāliem investoriem pie tā strādājot. Bet no otras puses, vajag to vīziju, kāpēc, lai kāds gribētu investēt Rīgā vai Latvijā. Un tas, ko mēs, man liekas, ar saviem projektiem mēģinam atrast kaut kādas vīzijas, kāpēc Latvijā tiek radītas elpojamākai nākotnē piemērotas lietas vai Baltijas reģions vispār kā telpa, kurā ir vēl vieta. Telpa, kurā tu vēl vari daudz ko radīt, tāpēc, ka īstenībā ir tik liels tuvums dabai, ir miers, tev ir kaut kāda nepieciešamā infrastruktūra. Ir tāda interesanta vide un tā kā noskaņa man šķiet, bet to ir ļoti grūti tā. Kādam ir? Un otra lieta, ka skaidrs, ka ja mēs darām visu precīzi pareizi, tas arī īsti nav ceļš, jo tad mēs kļūstam par tādiem kā birokrātiem un dokumentu vergiem, burtu vergiem un pat nepaspējam apgūt visu naudu, kas mums ir dota.
salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju. Lietuvieši tikmēr sniedz iekšā maksimāli daudz par dažreiz neaizpildīts projektus un dabū vairāk. Igauni savukārt aizpilda viņus savādāk, pēc tam cīnoties un pierādot, ka viņi viņus ir aizpildījuši pareizi. Bet ja mēs turpinam aizpildīt tos Eiropas projektus tik precīzi un labi kā līdz šim, tad mēs arī nevaram tikt tālāk. Līdz ar to, man liekas, ka tur ir jābūt, mums jāsaglabā tā mūsu pieeja, kas ir eksperimentāli, dažreiz mazliet varbūt nekorekta, es atļaušos teikt tā, bet viņi ir dzīvi tā pieeja un to kombinējot ar kaut kādu inteliģentu stratēģiju tālajošu. Es domāju, ka tad mēs varam kaut ko tam līdzīgi realizēt, bet šis ir mega projekts, Provodnieks. Tas ir tavā plānā, tā kā to visu... Es gribēju jautāt par to CES centru. Paldies par lekciju un paldies par to pērli. Man liekas, tiešām pērli un kaut kāds unikāls precedents Latvijas kontekstā. Kā jums šķiet, vai viņš ir tā kā sadzirdēts? Arhitekti ir izdarījuši tā kā kaut kādu precedentu, vai Latvijā tas vēl kaut kur ir sadzirdēts? Kaut kā neesmu redzējis pārāk daudz metu konkursus priekš atbalsta centriem pēdējā laikā. Vai vispār neesmu redzējis? Jā, patiesībā pat šim nebija īsti metu konkursu, ko lokāli pēc tam izcīnīja, lai būtu metu konkursu. Līdz ar to mums jau arī noveicās. Bet mēs ceram, ka jā, ar visādām radio intervijām un visu kaut ko mēs arī ņēmām. Mēs parasti mēģinām iesaistīt dienas centra vadītāju. Un viņi diezgan aktīvi, manuprāt, pie viņiem ļoti daudz brauc ciemos. Viņi vienā brīdī jau teica, ka viņi jau vairs nevar, tā kā, jo būs jāsāk slēgt durvis. Nē, tā nē, bet es zinu, ka ir ļoti liela tajā jomā apmaiņa, tajā aprūpas jomā daudz cilvēku īstenībā. Dienas centriem visā Latvijā būtu jābūt prasīgākiem pret to, ko viņi saņem. Un savukārt īstie klausītāji, tām būtu jābūt pašvaldībām, jo viņām būtu jāmācās, kā CS arī izmanto to pērli, lai spodrinātu savu tēlu un parādītu, ka tā ir vieta iekļaujošai sabiedrībai, dažādām sabiedrības grupām, atbalstot visvājāko sabiedrības grupu, dodot kaut ko īpašu. Un es domāju, ka ja pašvaldības to sapratīs un ja tiešām tās ēkas būs Latvijas nafta, tad mēs tiešām tālu tiksim, bet es neesmu pamanījis, ka tas notiek. Varbūt kāds ir pamanījis, bet... Tas ir ļoti sarežģīti. Tas, ko CS uzņēmās, ERAP fonda apgūšana, kurā vienā brīdī es redzēju, ka viņi kā pasūtītājs ir pilnībā ierobežoti, un mēs vairs nespējam no būvnieka prasīt nekādu kvalitāti. Jo būvnieks vienkārši pasaka, ja jūs mums kaut ko iebildīsiet, mēs tūlītās apstājam būvniecību un sūdzam tiesā. Un savukārt pasūtītājs no tās puses nevar to atļauties, jo ERAP deadlines ir tāds, ka viņiem būs milzīgi sodi. Un tāpēc, manuprāt, daudz pašvaldības nevar to līdz galam pacelt, to sarežģīto procesu, jo arī pašvaldībās nestrādā cilvēki, kuri zina, kā novadīt būvniecības projektu. Tā ir vēl viena tāda ārkārtīgi man nesaprotama lieta. No pasūtītāja puses būvniecības projektu šo cēsu vadīja tā sociālā centra darbiniece. Un viņa tā kā man citreiz saka, es nesaprotu, kas ir šis vārds. Viņa principā man iemācījās tik daudz, ka viņa varētu, tagad man likās super, viņa varētu sākt vadīt visādas būvniecības projekts pašvaldībās. Viņa teica, viņa nekad dzīvē vairs to nedarīs. Kā tas ir par to zināšanu būvniecībā un arhitektūrā arī no pasūtītāja puses, kas šajā gadījumā ir pašvaldības, ko mēs sapratām, ka tā ir droši vien tas, kas sarežģīja to procesu, vai daudz to nevar, vienkārši no to zināšanu. Un, jā, pat vislielākajā mērogā arī tas universitātes projekts, ko mēs rādījām,
ja tu izlasi uzdevumu, mērķi ir uzstādīti ļoti augstu. Izcilība, ilgtspēja, atjaunotne, bet otrā pusē in-housā sēž cilvēki, kas pat neatpazīst tās kompetences darbos, nespēja ieraudzīt, nespēja novērtēt. Līdz ar to, kamēr nebūs tā kompetence in-housā, nevar arī gaidīt, ka tas notiks. Pat ja ir uzrakstīts ļoti labs iepirkums ar ļoti labu programmu sastādīts un viss pārējais, tur ir vairāk tādi kā sliekšņi, kas ir jāpārvar. Bet, ko mēs varam pierādīt ar savu darbību, ka vienkārši arhitekts var cirst tam visam cauri ar nazi, protams, upurējot savu veselību un visu ar pārējo. daudz niknām vēstulēm. Jā, var, bet jautājums, cik ilgi arhitekts ir gatavs to darīt. Varbūt vienu tādu projektu var izcirst cauri kaut kādu jaunu, ambiciozu praksi, kas grib sev pierādīt. Bet vai mēs to darīsim vēlreiz? Es ticamāk, ka nē. Katra jauna prakse var vienu projektu izcirst, bet tālāk ir jābūt jau citā līmenī pašvaldības procesiem, citā līmenī žūrijām, kompetencei, projektu vadītājiem no pašvaldības puses visam pārējiem. Tā kā, tas ir komentārs. Par šo ir viens kredītpunkts. Apsveicu!